Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien aktuāls intervijas viesis - arhitekts Dainis Vītols. Labdien! Prieks redzēt tevi mūsu studijā. Darbie skatītāji, šodien ar Dainu parunāsim par ļoti interesantām tēmām. Sāksim ar tēmu, kas saistīta ar to enerģijas bagātību, kas mīt mūsu pašu zemes dzīvēs, un par to, kādēļ to neizmanto un kādēļ tika nodibināta Free Energy, tātad Ferrado biedrība. Ja? Un turpinājumā vēl interesants tēmas līdz tēmai, kas arī ir ļoti svarīga, par konceptu, kuru Dainis Vītols ir apkopojis, kā mums vajadzētu pievērst uzmanību, lai mēs varētu, kā sabiedrība, kā tauta, virzīties tālāk uz skaidrību. Nu tad par to biedrību Ferrado. Kas viņu dibināja un kādēļ viņu dibināja? Faktiski dibinājām varbūt bija šķītiņi tādā, tas bija 16. gads ar akadēmiķu Andru Buiķi, ar Cietuvas fizikas institūta ūdeņraža enerģijas laboratorijas vadītāju Jāni Kleperi un vēl bija Edīns Jēkabsons un citi tur jaunāki, ja, Gats Sārens, jo katram bija kaut kāds priekšstats par to, ka kaut kā enerģija ir vienkāršāk, lētāk ir iegūstama un ka daudz risinājumu, kuri jau politiski inspirēti gāja ar visiem OIK un tādiem, kaut kā likās nepareizi. Un mēs toreiz centāmies gan tur Saeimas Tautsaimniecības komisijā kaut kādas sarunas sākt, kad kā var efektīvāk vienu vai otru, teiksim, enerģijas veidu izmantot un tā, bet nevienam īstenībā toreiz to nevajadzēja un tagad, kad ir miris mūsu, varētu teikt, viss interesantākais, slavenākais un ģeologs, kas ir Urbis zemē, mūsu Latvijas 1,6 km vai pat vairāk vietām, un kurš ir redzējis, ka tur ir tas siltums, ka tā temperatūra aug pēc kilometra, ir 50, 60 grādi, un viņš arī savā laikā ir mēģinājis to valdības līmenī bīdīt, bet arī tas nebija vajadzīgs, jo bija ar citām lietām bija aizņemta valdība. Un šobrīd, tas ir pagājuši gadu, Astrīds Freimanis aizgāja savos 90 gados ar visu, kas saka, savu pieredzi, bet tā kā mēs daudz ko esam runājuši, tad šobrīd to pieredzi var pārņemt. Ir tomēr arī daudz materiālu ir gatavoti un faktiski pirms projekta stādijas bija gatavotas Liepājai, Dobelei. Tas reģions, kurā ir salīdzinoši vienkārši ir piekļūt, ja, ir Jelgavas rajons, konkrēti Elei, un tur visur bija diezgan daudz arī dokumenti sakrāti. Viņi tur ir, Liepāja ir, gan Liepājas siltumā noteikti tās mapītes palikušas, Jelgavas novadā ir viņas vienā kabinetā, Dobelē vācieši izstrādāja, bet un ģeotermālais mūsu, teiksim, reģiona izvietojums mums ir tāda kā anomālija, ka mums vienkārši ir tuvāk. Citur ir varbūt ir zemē 3-4 kilometri, lai iegūtu tādu pašu temperatūru, tad mums viņi ir kilometrs pusotrs, kurā jau ir, teiksim, izmantojama kaut vai apkurē, siltumnīcas saimniecībai vai kam. Ja mēs gribam griezt elektroturbīnas, arī tur ir risinājums. Nav vajadzīga 100 grādu temperatūra, lai ūdeni sildītu. Var sildīt ātrāk gaistošas vielas, ir pietiekoši daudzas, tad ūdens atnāk, teiksim, 50, 60 grādiem. Mēs varam tas drusiņi modificētāks tvaiku turbīnas griezt arī iztvajkojot citas vielas. Ja. Tā kā tur, un kāpēc tas nav gājis? Tāpēc, kad ir dažādas intereses, un komerciāli to ir ļoti grūti izdarīt. Ja mums būtu tā kā
Islandē vai kur zemes virspusē iztek karstie avoti. Ja? Nu, skaidrs, ka to visu izmantot. Bet šeit ir vajadzīgi noteikti to papildus pētījumu, ieguldījumu. Bet tā kā ir aktuāli par enerģētisko drošību, un mēs dzīvojam tādā dīvainā zemē, kur mums ir gan sniegs, gan karsts vasarā, iespējams, kad ir kaut kur ekvatorā, tā sildīšana nebūtu tik aktuāla. Tad mums viņi ir aktuāli. Tas ir milzīgs resurs, kas tiek patērēts. Mēs arī ļoti labi zinām, ka šī ziemā kaut kāda bija dīvaini tarifi, kurus vienmēr pēc tam runā, ka bija pa lielu vai kaut kā savādāk. Tad, varētu teikt, plānveidīgi, izmantojot jau esošos pētījumus, ko personīgi tas pats ģeologs Astrīds Freimans bija darījis savā laikā, tad ar to informāciju jau pietiek, lai faktiski nekļūdīgi to zemes siltumu iegūtu. Ja? Tad Latvijas dienvidu rietumu daļā faktiski visas lielās pilsētas varētu mierīgi apsildīt ar ģeotermālo siltumu, un tam būtu jābūt kā valsts programmai. Kāpēc tas netiek darīts? Tāpēc, es domāju, ka tas ir atbildības jautājums. Tas ir tas pats, kāpēc mums ienāk šobrīd aktuālā tēma kaut kāda kara tehnika. Mēs viņu labāk atdodam kādai citai valstī, tāpēc, ka tad mums viņi ir jāsertificē, mums viņi ir kaut kā jāapkalpo, bet ja mēs neko nesaprotam un nezinām, tad ierēdnim labāk ir aizsūtīt, nerakt, nebūrēt, nepārbaudīt, jo kas būs, ja, teiksim, nebūs tāds rezultāts kā projektā, kurš atbildēs, ja, tāpēc arī tas netiek darīts. Un iespējams, kad laika pa laikam izveidojas kaut kādas aktuālas situācijas, tā kā enerģētiskā neatkarība pēkšņi kļūst svarīga, varbūt var atgriezties pie tās tēmas, jo ir materiāli, ir pētījumi, ir tās mapītes, ja. Tad ir jābūt tam valstiskam redzējumam, skatījumam, un tad tas ir tautai izdevīgi un pat diezgan lēts avots, bezmaksas avots, ja, kur tu var iegūt. Avots ir bezmaksas, absolūts, bet viņa iegūšana nav bezmaksas. Ja. Protams, bet tās summas ir niecīgas, salīdzinot ar to, cik mēs nodedzinām degvielu, lai uzsildītu tās pilsētas. Ja. Poļu pēdējā ģeotermālā stacija, ko viņi tagad, kaut kāds gadus atpakaļ, 15 miljoni. Es nezinu, Rīga, man liekas, vienā dienā, es nezinu, es neminēšu, ja, bet nodedzināt svešu degvielu, ko apmaksā iedzīvotāji, tad ir svešie, jo apmaksājas kāds cits, ja. Tas ir skaisti. Ja, bet izdarīt darbu, kas, teiksim, teorētiski mūžīgi varētu strādāt, tad tas ir kaut kā, varbūt vēl, tas ir īstais brīdis, kad par to runāt. Tā. Tas ir par šo tēmu, jo mēs to pašu veco biedrību, ko dibinājām jau 10 gadus atpakaļ, vienkārši gribam tā kā līdz rudenim sakārtot, lai mēs varam ar konkrētiem priekšlikumiem jau, varētu teikt, tas nebūtu tā kā, tas būtu jāsāk pēc vēlēšanām ar tiem politiskajiem spēkiem, kur būs Saeimā. Ir jārunā, ka lūk, šeit ir. Jo ne ar ko to nevar apturēt. Caurules ir kilometriem zem zemes. Ja arī, teiksim, kaut kas notiek te virs zemes, tad tur ir tikai sūkņi. Tad visa infrastruktūra ir pilnīgā drošībā. Ja? Mums ziemā bez siltuma mēs esam pieredzējuši, kā kādā citā valstī, ka paliek bez siltuma, ir diezgan liels problēmas. Un šis varbūt ir tas brīdis, kad ir jāatmet bailes ierēdņiem izdarīt kaut kādu, teiksim, viņam nesaprotam lietu, un vienkārši tas jādara. Tas par šo tēmu, jo vairāk tur nav man īpaši ko teikt. Komanda tā tad ir saglabāta, ja? Un izstrādātie materiāli, viņi nav pat tik svarīgi, ka viņi bija izstrādāti. Tā tad zemes siltums kā bija, tā palika tur apakšā. Bet cik vajadzīga politiskā griba vienkārši to uzsākt darīt? Jā. Jo komerciāli to darīt, tur būtu sarežģītāk saruna. Kāpēc? Komerciāli tas var būt lieli riski. Ja? Neviens nevar piespiest pašvaldību pirkt to siltumu.
Jā, viņi pēkšņi var pārdomāt un pirkt kaut ko citu. Tad tu paliksi... Tam ir jābūt tieši šī valsts enerģētiskās drošības koncepcijas ietvarā. Savukārt zināšanas par to, viņas ir tie paši kolēģi, kas mūsu biedrībā to ir darījuši, viņi bijuši visās starptautiskajās ģeotermālās konferencēs, pēdējā lielā, kur vēl Astrīds bija Bali. Viss jau notiek, pie mums tikai nenotiek. Jā, ir viens it kā negatīvs piemērs Klaipēdā, kur uztaisīja ar domu, kad varēs apkurināt Klaipēdu. Priekš tā bija vajadzīgs, lai būtu tur 640 kubikmetru stundā tas apjoms, kas tika izsūknēts. Bet tur, acīm redzot, netīšām vai tīšām tika ievilkts pa maz dziļumā, ir trāpīts uz ģipša slāni, kas caurulis vienkārši aizsēra, aizauga. Un to izlabot jau pēc tam vairs nevar. Viņiem ir apjoms nevis 640, kaut kur ap 100, 140. Tad viss tas, ko varēs apsūdīt pilsētu, tas viss, kā saka, dēļ nesagatavošanas. Tāpēc ir šie ieguldījumi vajadzīgi. Jā. Un tās naudas viss ir nosaucts. Tās ir kapeikas priekš tā rezultāta, kas var tikt iegūts. Jā. Cerēsim, ka dzirdīgs sauts atradīsies un kad mēs varēsim tomēr kādreiz būt enerģētiski drošībā un arī ar lētu siltumu. Jā, bet šī ir tāda, Astrīds līdz 90 gadiem to darīja visus pēdējos 30 gadus. Jā. Un neskatoties to, ka viņš sagatavoja tos tehniskos projektus, ne tehniskos projektus, bet priekšprojektu stadijas, viņam neizdevās to tomēr, to rezultātu iegūt. Bet, es uzskatīju, ka ir svarīgi to šobrīd pateikt, jo rudenī politiskiem spēkiem par to būs jālemj. Ja? Un ja politiskie spēki to varēs formulēt un pateikt ierēģiem, tad arī tas process notiksies. Tev liels paldies, un es esmu pārliecināts, ka arī Astrīds kaut kur no makoņa maliņas redz, ka tas nav bijis velti, jo tā saruna diskusija turpinās. Tas ir ļoti būtiski. Saka, lūdzu, es biju manījis tevi pirms gadiem 5-6 arī kā kandidātu vēlēšanās. Tā bija ļoti, šobrīd ne pa politisko partiju, bet sarakstu, bet par tavu diskusiju ar Olafu Pulku. Tajā gadā Beirutā bija milzīgs sprādziens ar salpēteru krātuvi, kas liels postījums pilsētā radīja. Un tad arī Latvijā izrādās ostā stāvot milzīgs apjoms, vairāk kā 180,000 tonnas. Un ko tagad ar to darīt, jo vienā brīdī tas var iet pa gaisu. Saka, lūdzu, pētīja, nepētīja, kā tālāk situācija ir attīstījusies? Nē, drusku centos tā kā sekot, jā, lielāko daļu izvedi, bet tad sākās dīvainības ar visādām sankcijām, kad nevarēja kuģi pat izvest. Tad tik vēlams bija, ka bija jātur, nevis izvest. Vienmēr sakot, tāda putra ar visu šo te mūsu dīvaino, kā saka, pēdējo laiku. Bet es domāju, ka tur joprojām ir salīdzinoši bīstams daudzums, jo pat 10 tonnas rada pietiekoši lielu sprādzienu bīstamību. Ja? Un nemaz nerunājot par tiem megacipariem, kas bija, tā, kad fertilizers strādāja pilnu jaudu. Un nepietiek jau to, kad viņus tur glabāja. Viena no vispotenciāli traģiskākajām lietām bija tā, ka vilcieni sastāv ar paliksim pie salpetera, ja? Jo tur dažādas frakcijas, protams, bija, ja? Bet gandrīz viss pie detonācijas var iet gaisā. Tad viņus brauc cauri pilsētai. Un viss tas stāsts ar tiem sprādzieniem ir nevis tas, ka, teiksim, cik viņi to lielu postījumu izdara, kad viņi uzsprāgst, bet tas, ka visu vēsturi, kopš tiek iegūts komerciāli tas salpeters, tie sprādzieni bijuši regulāri. Varbūt nekā pulkstenis, ka viņi tur pēc noteikta laika, bet tātad ar zinām laika distanci, kur kuģis uzgājis, kur vilciens ir uzgājis gaisā, kur osta, tas viss ir bijis tā ik pa brīdim. Jo tā jau viņš pats nesprākst. Viņam vajadzīgi ir kaut kāda brizantā sprākstela, lai viņš detonētu. Kad viņš detonē, tad neko vairs nevar apturēt. Jā? Tad viss sastāvs aiziet. Un šis bija plānošanas jautājums. Un tāpēc toreiz, kad es kandidēju kā mēra amata kandidāts uz Rīgu, man likās, ka
pilsētu plānošanā ir ļoti daudz neskaidrības, kā tie lēmumi tiek pieņemti. Ja? Un tā neskaidrība rada bīstamu dzīvi Rīgā. Mums nevajag, lai mums dzīvot uz pulvera mucas. Tieši tā. Un tā bija pilnīgi reāla pulvera muca. Tanī brīdī tas apjoms, kas atradās, tās kravas bija ļoti liels, ja? Un neviens nesteidzās viņas izvest. Un tās skaistās žurnālistu vai teiksim, citu, kur mēs tur mēģinājām runāt, atbildes, ka viss tiek kontrolēts un speciālisti visu pārbauda. Mums ir daudz, pārbaudīt jau var, vai ne, teiksim. Bet ko pārbaudīt, ja tie speciālisti nezina vispār, jo tas iemesls, lai tas uziet gaisā, viņš var būt gan plānots, gan neplānots, ja? Vienkārši statistika liecina, ka tas ir bijis regulāri. Un ja to nepieskat, tad tas notiek. Man tagad tev rodas jautājums. Potenciāli Rīgas teritorijā, Latvijas teritorijā, cik mums varētu būt tādu bīstamu glabātavu ar dažādām, kā tu teici, frakcijām, substancēm, un vai mums vispār ir veikts tāds audits, un vai ir speciālists vispār Latvijā, vai kāds, kurš par to vispār atbild? Jo mēs vienmēr uzzinām par to, tad, kad tas jau ir noticis, vai potenciāli var notikt, un ir tāds speciālists, kurš varētu atbraukt un kā valsts kontroli uzreiz. Ir dienas, protams, vides dienestam tas būtu jādara. Visas viņi kolekcionē ziņas, ir bīstamu atkritumu, visādas, teiksim, reģistra klasifikācijas un noteikumi. Visiem projektiem, protams, tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums, sauktais IVN. It kā tie visi procesi notiek, bet atkal jautājums ir, vai tie, kas pārbauda šos datus, patiesībā to problēmu izprot un vai grib izprast. Tur ir divi aspekti. Ja? Izprast un vēl vai gribēt izprast, jo mēs ļoti labi zinām, ka daudz projektu tiek virzīti, neskatoties uz to, kad vispārējie redz tur problēmas, bet projekti tiek virzīti. Ja? Tad šo mēs atkal nevaram izskaidrot ar specialistu kompetenci. Ja? Tos smaids ir ļoti daudz pasakošs šajā jautājumā. Un es domāju, ka Latvijai ir ļoti paveicies ar to, ka mums patiesībā nav naftas pārāk daudz. Tas mazumiņš, kas tur figurē, tas Gudeniekos? Nē, tas kaut ko tur papumpē bišķiņi, bet jau entos gadus pumpē. Jā, pumpē jau, bet vienalga tas nav tā, kā būtu. Vai vēl kaut kādas, tur nezinu, litīs vai vēl kaut kas. Tad jautājums par to, kā lai saka, par valsts drošību būtu ļoti tālu no mūsu spējas lemt. Tā kā mēs ar to, ka mums te nekas tāds īpašs nav, mēs varam cerēt, ka mums arī nepāries pāri kaut kāda dīvaina spēka, kas dara tieši šos lietas. Mazliet paplašinot par to drošību un par tiem objektiem. Pat arī publiskajā telpā ļoti aktuāls ir diskusijas par Ukraiņu droniem, kas spridzina dažādas naftas objektus, pārstrādes rūpnīcas, Sanktpēterburgā, viņu ostās. Bet jautājums sekojošs ir, mums ir viena Baltijas jūrā, un ja tur kaut kas sprākst vai noplūst, tad tas viss arī var atnākt līdz mums. No šī aspekta skatoties arī Rīga, kā Baltijas jūras līča krastā esoša pilsēta, var arī piedzīvot īstenībā zinām ekoloģisku katastrofu iespējams. Ja tas... Nē, es tur to neskatītos, jo ekoloģisku katastrofu mēs varam piedzīvot jebkurā brīdī arī bez tiem tranzīta droniem. Ja, teiksim, mums pietiek ar to, ka cilvēkiem ir raksturīgi kļūdīties vai būt bezatbildīgiem. Ar to jau vien pietiek. Ja? Un mums tāpat ir dažādās uzkrātās vietās degušas pietiekoši bīstamas vielas, par kurām paziņo, nezinu, pēc kādas pāris dienām, jo ļoti daudzas frakcijas degot kaut kādām pat noliktavām, it kā vienkāršām, ir ļoti, toksiskas vielas, un tātad
tā vietā, lai, teiksim, tūlīt būtu reakcija un evakuācija, ja, tur kaut kā, varbūt uz to pusi neiet, varbūt logas turiet ciet, ja, tas ir ļoti smieklīgi. Jo, ja kaut kas mums, no mana viedokļa, ja mums ir kaut kas te Latvijā ir vajadzīgs, tad mums ir vajadzīga specializēta armija tieši dažādu pašu katastrofu novēršanai. Jā, viņai ir vajadzīga tehnika, tā kā mums ir glābšanas dienestiem, bet mums būtu vajadzīgi valstī uzturēt, lai vienmēr ir gatava tieši šiem mērķiem, jo neiesaistīsimies tur kaut kādās tur, ko mēs nevaram ietekmēt lietās, bet mums ir, lai arī, teiksim, ir redzēts, ka ļoti, ļoti mūsu dienesti ir centušies kaut kādas tur sīkās avārijas ievērot, ja, bet vienmēr pastāv iespēja, ka varbūt arī lielāk, ja, un tad tas resurs pēkšņi mums nav kur ņemt, ja, un var izrādīties, ka tie, kas parasti mums palīdz, nevarēs palīdzēt, jo viņi paši ir aizņemti savām lietām, ja. Tas, ka, teiksim, šobrīd ir tāds, vispār tāds dīvains pasaulē periods, kad aktivējās gan dabas spēki, gan visādi cilvēku netikuma aktivējās, jā, tad, ir, jā, pareizs jautājums. Par to ir jādomā. Un ne jau es esmu tas, kas to var atbildēt, pēc tā būtu kādam jādara. Bet mēs jau abi zinām, ka mums tie, kas par to atbild, patiesībā nevēlas to darīt. Viņu intereses ir citur. Viņi nedzīvo ar šo jautājumu. Viņi saka, gan jau kāds atrisinās. Tavs redzējums. Pirms uzdot šo jautājumu, pajautāšu tev, vai tu šogad plāno startēt Saeimas vēlēšanās? Pašlaik neesmu nevienā sarakstā, neviens arī nav aicinājis, un es nekad nevienā partijā neesmu bijis, un neviena partija neesmu dibinājis. Tas, kad es mēģināju uz Rīgu un arī uz Saimu, iepriekš. Jā, mēs to vienot Latviju tā kā vienojāmies, kad iesniegsim to sarakstu, un tas bija vairāk tā, kaut kā mēģināt citu domāšanu piedāvāt, ja, un tas arī mēs tur lēnā garā aiziesim pie tā otra jautājuma, kad arī veidojot to sarakstu Saimu, kas bija 22. gads. 22. Jā. Kaut kāda aizmetņa ideoloģijai radās, kāpēc tas viss ir jādara? Jā. Tādēļ, kad es tev paprasīju šo jautājumu, tas ir būtiski, lai tu pacenstos atbildēt uz nākošo jautājumu. Šobrīd, vērojot politisko situāciju Latvijā un politiskās partijas, es šo jautājumu uzdevu Aleksandram Lēmežam, es gribētu dzirdēt arī tavu redzējumu. Vai tu redzi politiskajām partijām jau kādu ideoloģiju? Varbūt kādai tā iezīmējās spēcīgāk? Nē, tās ir partiju programmas. Tās ir tikai partiju programmas, kuras profesionāli politologi izvērtē pēc kaut kādas krāsas, smakas un kā viņi taistās rūtiņas, tur punktiņš augšā, kaut kāds grafiks, 5. klases līmenī, bet dziļāka analīze, kā iedot kaut kādu, apzīmējumu katrai partijai, dziļākas analīzes nav, un nav arī pašām partijām vismaz manīts tāds nopietnas darbs pie ideoloģijas. Ja. Varbūt atsevišķi mēģinājumi ir bijuši, bet viņi noteikti nav pabeigušies kā kompleksa risinājumi. Ja, un ja būtu šīs te modelis, ap kuru varētu apvienot, tad noteikti būtu savādāk. Jo šobrīd tas tāds, man liktos, ka bez lielas idejas vispār nav uz Saimu jāiet. Jā, uz Rīgu var iet cīnīties par saimnieciskām lietām, bezgalīgi daudz ko darīt Rīgā. Un pilnīgi skaidrs, ka par šitiem 30 pār gadiem varēja pilnīgi citi rezultāti būt. Neviens nebrīnās, ka viņi šādu attieksmi viņi tāda, kāda viņi ir. Nevis nebrīnās, bet ko vaimanāt. Vienkārši. Un tad Saimas, kas ir, teiksim, kurai būtu jābūt atbildīgai, kā valsts skatīsies uz lietām, tad tās ir partiju programmas. Tās nav ideoloģijas. Vai šī ideoloģijas neesamība, šīs idejas neesamība arī daļēji ir tas, kas noticis šo pēdējo vairāk kā 30 gadu laikā, kad ir cilvēks deputāts,
vai kandidāts, un mēs viņu redzam. Tad viņš ir saskaņā, tad viņš ir likums un kārtība, tad viņš ir pie Šlesera, tad viņš ir suverēnā vara, tad viņš ir bezpartejs, un nepārtraukti, jo tā ideoloģija nekur nav, bet būtībā tās partija intereses visām partijām ir... Tad tās ir, mēs pareizi paliekam pie, kad šobrīd partijas ir vienkārši varas interešu grupas, kurām jautājums par varu ir, viņš ir bez šīs lielās sastāvdaļas, kur mēs varbūt, kur es velku to sarunu, ka nav tās apvienojošās idejas. Tās ir lokālas interešu grupas intereses, un viņas atspoguļojās reizēm ļoti, varētu teikt, vāji sagatavotās programmās. Tipa kā sanāk. Aprakstam, ka gribam gaišāku sauli, un nezinu, tur zaļāku zāli, un viss, ņemam... teiksim tā, tas vienkārši. It kā jau tā arī ir, kad patiesībā cilvēks jau pieķerās no vienkāršākām lietām, ko pasaka, un no tā partija mārketinga viedokļa nav jau nepareizi, ka tā tiek darīts. Vairāk jau arī sociālās tieši uzlabosim labklājību, palielināsim pabalstus, cilvēka cienīgu dzīvi Latvijā. Tātad pie tam cilvēku cienīgu dzīvi uz tā paša cilvēku reitinga, jo mēs ir zinām, ka mēs ar budžetu šobrīd vairs nevaram baigi lielīties, tāpēc mums ir 20 miljardi ir tehniskais aizņēmums, un vēl, man liekas, 2 reizes vairāk ir komerciāli aizņēmumi. Man liekas, es neesmu ekonomists, kā mans uzvārdu brālis, kas ir, viņas droši vien šobrīd, kā mēs runājam, kas nav nekādā sakarā ar radiniekiem. Nē, tu par runā par Guntaru Vītoli, šobrīd ir finanšu ministra padomnieks. Tad viņš varbūt tas cipars varētu ieraudzīt kaut kur analīzes, cik tam mums ir patiesais. Vēl jau ir arī tam tautas, proti, privātais arī liels milzu kredīts. Mēs nevaram pateikt, tas ir valsts parāds. Nē, mums vispār nav valsts naudas. Mums ir tikai mūsu pašu iedzīvotāju nauda. Un ja visa spēle, tad jau, nezinu, tad mēs varam arī pieminēt vecu anekdoti, kad agrāk laupītājiem bija tur lietu sniegā jāstāv kaut kur krustojumā un jāgaida, ka kāds brauks tirgotājs ar savu karavānu garām un ka varēs tur tikt un klāt. Tagad vajag vienkārši ieņemt vietu budžeta pārdalē. Viss. Dzīve ir nodrošināta līdz, kā saka, līdz saglabājas iekārta. Bet tās viss ir tās parastās cilvēku spēles, kuras jau ir, nezinu, tūkstošiem gadu spēlētas, un viņas visu laiku atkārtojas, viņas ir līdzīgas, jo, ja domāšanas veids saglabājas iepriekšējais, tad neizbēgami tā cilvēka daba, tā materiālā cilvēka, kā lai saka, dabas sastāvdaļa, viņa to lomu. Tu par to grābekli runā, tagad uz kuru mēs atkal gribam kāpt. Mēs visu laiku kāpjam, tāpēc, ka to nosaka tas, kā lai saka, tā materiālās pasaules ilūzija, kad, ir jādara tās vienkāršās lietas. Tas ir, ja kaut ko var paņemt, tad jāpaņem, ja var, noklusēt, jānoklusē. Tad tas ir manipulācijas, tas ir vāji slēptas alkas pēc varas, pie tam nebūt ne tiem cilvēkiem, kuriem to vajadzētu darīt. Un viņus nevar vainot. Kāpēc nevar vainot? Tāpēc, ka sabiedrībā tiem, kuriem vajadzētu tās diskusijas veikt, kur tad slēpjas atbildība, morāla, tas nenotiek. Visi sēž kaut kādās savās nišās. Skolotāji uzskata, ka viņiem ir, jāpieņem ir importētā skola 23, un kur nekur neiet, kur vienkārši viss ir ļoti jocīgi. Man pašam jaunākais dēls tagad beidz skolu un kārtoja 8 eksāmenus. Tad ir obligātiem vēl papildus, es tādu drusku iemetīšu tēmu, teiksim, gada vidū,
Tas ir pagājušā gada vidū. Ministri izdomā, ka būs dabaszinību eksāmenis, jo trūkst tas STEMam kaut kāds tur reitings zemes jau, un kad jāieliek. Tad jau 2 gadi nav mācīti nekas no dabaszinībām, un pēkšņi ir eksāmenis. Nu, skaisti, vai ne? Un nav jau vairs 12. klasē to priekšmetu. Un tad mēs atveram tos eksāmenu uzdevumus un lasam. Un tur ir skaidri un gaiši rakstīts, ātam uzbūv, ok, visu uzbūv, ok. Ja, un tas šobrīd neies nemaz tālāk. Ja. Nu, mēs zinām skaidri, ka nav pasaulē zinātnieki, kas var atbildēt uz jautājumu, kas ir magnetisms, kas ir gravitācija, kas ir elektrība. Un par visam uzbūvu vispār nerunāsim. Vienkārši nav, kas to var atbildēt. Ja kāds atbildētu, tad tas, es nezinu... Tad tās dabas zinības eksāmenā dabūt 10, jā. Un rezultāti kādi ir? Es noteikti saskāries. Rezultāts jau vispār pēc izlaiduma, man liekas, paziņos. Vēl tikai būs. Jo eksāmeni ir daudz, ministrija maza, jā. Nemaz nerunājot par to, kā likšana notiek uz kompjūtera, kur karās. Un, teiksim, tanīs pašās dabas zinībās 2 reizes uzkārās kompjūters. Visums dara savu. Pat nav zināms, vai vispār ir iesniegts tas darbs, jo to nevar konstatēt. Nu, kompjūters ir uzkāries, jā, iedod citu, tas iepriekšējais jau nodzēsies. Nu, tur fiksi, tātad dzīvoja līdzi, kā tas notiek. Kaut kā Latvijas rādio bija diskusija par šiem jauniem eksāmeniem tieši dabas zinībās, un tad profesori teica, nelolojiet ilūzijas, tur būs katastrofa. Tādēļ, ka tā vienkārši nedara, jo nedara vienkārši, vienkārši tāpēc, ka nedara. Un tad mēs nonākam pie tā, kad visi dara kā māk, ja? Nepārmetīsim politiskiem spēkiem. Es pat nesaku, ka viņi grib kaut ko organizēt slikti. Nē, iespējams, ka visi grib kaut ko labu, bet daudz grib labu, ja? Bet ja nav skaidrība, mēs runājam par to dabaszinību, tad no skolnieka prasa zināt, kas ir elektrība, kas ir magnetisms, kas ir visums. Bet neviens to nezina. Uz zemes šobrīd. Ja? Tāpēc, ka uz šiem var izmērīt, bet viņi nezina, kas tas ir. Jā, un kā putni migrē un pēc kādām principiem viņi vispār vadās. Stārķi aizlidoja 12,000 uz Afriku. Viņi nezina, viņi nojauš. Jā, un dabas zinībās vēl ir tāda interesanta tēma, ka tur ir jāzina kaut kas, kas ir cilvēks. Arī vēl tur ir jautājumi, jā, kā viņš tur ir. Un uz šo jautājumu vispār neviens pat nemēģina pat pieskarties tā tēmai atbildēt. Tas ir tik interesanti, kad 12. klases skolniekam ir jāatbild eksāmenā, formāli, vismaz, varbūt tie paši jautājumi tādi nebija, bet tādā jautājuma programmā to var atvērt lapu ministrijas un apstīties, kādi ir jautājumi, kādas ir jāzina skolniekam. Tātad, ja mēs tā, paskatāmies to kopbildi, ja, tad viņam ir jāzina tas, ko vispār nemāca un ko nezina pat zinātnieki. Oi. Jo mēs zinām, ka joprojām ir strīds, tad ir ātoma modelis, ja, ap kuru skraida elektroni it kā, bet tas jau varbūt skan kā anekdota, bet man liekas, es neatceros uzvārdu, kurš no fiziķiem pateica, ka principā, ka viņš var pierādīt, ka visā visumā eksistē tikai viens elektrons, jo nav jau mehānismi, kā varētu pateikt, ka ir vairāk. Tā ir tikai ātoma uzbūves modelis, jau ir tikai mehānisms. Nav tas, kas ir, ja mēs tā iebraucam fiziku, pēc cik es pirmo vidusskolu pabeidzu, tad man fizika vismaz ir kaut cik. Jums mācīja fiziku, ja? Jā, vismaz tur mums mācīja fiziku. Es ap citas līteri, mūsu skolotāji pavisam nesen tikai nomira. Kaut kad, man liekas, pagājuši gan. Tad ir viens pētījums, kur noteikti tagad var atrast internetā, ka bija mēģinājums apturēt vienu fotonu, tad ātrais kaut kāds aizvers, kas viņu varētu pāršķelt. Rezultātā viņš ģenerē daudz jaunas fotonus. Ja? Tātad teorija, kad fotons ir viena atsevišķa daļiņa, vilnas daļiņa, kā viņi tur mēģina salikt, ja? Tātad viņa apturēšana vai pārtraukšana rada daudz jaunu fotonu rašanos. Ja? Un tad mēs prasam, kad mums ir jāatskaitās par kaut kādām eksāmenā par uzbūvu, par kuru ir ļoti miglaini priekšstati.
Ļoti interesanti parunāt, noteikti padiskutēt ar šī eksāmena izveidotājiem, kā viņi varētu atbildēt šiem jautājumiem, bet tas ir cits sarunas tēmas, noteikti plašākajai diskusijai. Tu esi apkopojis tādu konceptu. Pastāsti par viņu vairāk. Es viņu vakar cītīgi lasīju, tiešām cītīgi lasīju. Viņš ļoti labi ir saprotam uzrakstīts. Un arī rezolūcija, cik es saprotu, ir iesniegta vai paredzēts iesniegt? Nē, tas nav viņš. Tas ir koncepts ideoloģijai. Man tas jautājums uztrauca. Jo, ko es gribēju vienkārši pateikt skatītājiem, ja dažreiz man teikt, mēs kaut ko mēģinām kritizēt vai ko, tad mēs varam vietā piedāvāt, vai ir kaut kas jauns. Tad apskatīšanai palūkosimies, ko Dainis ar kolēģiem veido. Man arī kritizēt nav jāmācīt sevišķi latviešiem, kuri ir ļoti provinciāli. Tad pirmais numurs ir kritizēt, kā jau katrai provinciālai vai neteiksim domāšanai. Un ir jāpiedāvā kaut kāds risinājums. Tad, kad es kaut kādas aktivitātes politikā mēģināju veikt, pēc tam bezpartijiskā formā, es atkārtošos, ka es neesmu nevienai partijai uzticības vērējis un neesmu iestājies. Likums nav paredzējis, ka politisko darbību jāveic partijas ietvaros. To mēs zinām, tas nav ne Satversmē, ne citur. Viņš nav obligāts. Mēs arī zinām, ka iekļūstot Saeimā, pēkšņi tiek pamesta partija un kļūt par bezpartijisku un tā tālāk. Tātad likums to atļauj, un politika var nodarboties arī bezpartijiskā sastāvā. Tad mani interesēja, kā apvienot. Ja? Es tur runāju ar vairākiem citiem vecākiem cilvēkiem, kas ir savā laikā mēģinājuši apvienot. Un tas bija 21. gads, kad arī uz Rīgu bija mēģinājumi apvienot. Pēc tam bija otrs pēc gada Saeimas, un taču nevar apvienot. Un pat tie, kas apvienojās, savā starpā sastriedējās, tur bija tāds projekts Tautas kalpa Latvijā, tur bija. Apvienojās, un pēc tam visi šaudījās ierakumiem viens uz otru. Jā. Tur bija vairāk aktīvi pilsoņi, kas kaut ko nevarēja, nezinu, kāpēc. Un izlaiž publiskā telpā diezgan aktīvas iekšējās cīņas. Smans bija partijas izveidotas, lai gan viņi to partiju nopirka no bijušā kaut kāda saskaņas deputāta vai kā to Čaulu. Tad pievienojās Edgars Krāmiņš, kurš izveidoja bezpartijisko cilvēku sarakstu, neiekļaujoties tajā partijā. Rezultātā vēlēšanās tieši tas saraksts, kas nebija partijas, ieguva lielāko balsu skaitu. Un ar to viss arī beidzās. Bet tas, ko te teici, ka nesā ārā publiski to netera vēl, tas gan bija. Un mēs staigājam tā kā apkārtē tēmai, jo bez tās sarunas nevaram mēs nonākt, kāpēc tad ir vajadzīgs tas vienojošos ideoloģiskais pamats. Jo strīdēties mēs esam paraduši par jebko. Vienalga, Krekls nepareizām, nezinu, kas tās par ledus puķiem man ir, vai pilnīgi vienalga. Tas ir ledus puķis, Es nezinu, es tagad izdomāju, mēs par to varam tagad pastrīdēties. Mēs varētu sākt tagad beigā analizēt, vai tas atbilst. Tas ir ļoti svarīgi. Forma, teiksim, krāsa, kā tur bija Sniega karalienē, tanī tekstā, kad, ja izskatās pēc rozes, smaržo pēc rozes un aug piemērotā augsnē, tad tā ir roze. Ja? Tad šādi pēc tādas materiāli, teiksim. Un bija stimuls sākt. Ja? Un tā, kad mēs to savu gribējām aprakstīt, pat tikai programmu, tad bija tas pats vienot Latvijas saraksts. Ja? Tur arī bija dažādi. Mēs viņu taisījām kā bezpartijisko. Tas nozīmē, ka jebkurš varēja tur pievienoties vai atvienoties. Ja? Tāds brīvs, ja? bez kaut kādiem dzeužēnas disciplīnas. Tad mums arī bija iekšēji strīdi, bet vairāk bija tāda konceptuāla, nevis kā otru. Teiksim, ja? Un tāpēc mēs ierakstījām vienu vārdu tautsvaldību, ja? Kas būtībā neatspoguļoja nekādā veidā to domas dziļumu, bet tā tendence likās labi esam. Ja? Jo
Tātad, ja mēs to tautvaldību neskatām kā kaut kādu vienu vai otru cilvēku ideju komplektu, bet kā tādu kompleksāku, ka tas patiešām tā demokrātija kā tāda, viņa jau ir arī, varētu teikt, daudzdimensionālajā telpā. Ja? Tas, kas notiek pasaulē, tas notiek, kad vairums mūsu tās pilnās teiksim, cilvēku būtības pieņem to lēmumu, uz kurien iet. Ja? Vienkārši mēs skatāmies no tām zināšanām, kāda šobrīd ir teiksim tā, grūti pierādāms, bet tomēr jau tūkstošiem gadus aprakstīts. Ja? Tad cilvēks ir daudzdimensionāla būtne, kuram ir augstākais es, kuram ir dvēsele, kur pievienojas ķermenim dzimšanas, pat ne dzimšanas brīdī, ieņemšanas brīdī. Ja? Un tas zemes prāts, tas kompjuters, teiksim, tā klaviatūra mums ir smadzenes, ja? Jo apziņa mums nav smadzenēs. Smadzenēs darbojās tie neironi, viņi ir sasaistīti ar to nemateriālo daļu. Jā, tad apziņa atrodas, teiksim tā. Valdis attēls sauc par kvantu kompi. Viņš ir kvantu kompjuters, kuram ir diezgan organizēts, jo, ja nebūtu mums šādas smadzenes, mums saprātīgs gars vienkārši nevarētu pievienoties. Tad mēs būtu kaut kāds baobab, kuram nevajag, kuram ir mazās programmas šonās, kuram būtībā ir ļoti, jo mēs redzam, ka visu mūsu zemeslode pamatā, visu dzīvību rūpējās par to, lai viņi vienkārši izdzīvotu. Un tiklīdz cilvēks nodarbojas ar to pašu, tas ir noziegums pret viņa paša augstāko es un tālāko, teiksim, tālākām dzīvēm. Ja? Jo tā dzīve iedod tik īsa. Un, kādā ziņā noziegums? Karmas likums. Ko sēst to pļausi, vai vienalga, kādu mēs tur izteicieni. Ja? Tātad tev uz zemes ir brīvā izvēle. Tu vari jebkuru lēmumu darīt, tev nekāds zibens nenospers. Bet karma strādā. Tātad tavs lēmums rada sekas, un šīs sekas tev agri vai vēl atnāk atpakaļ. Ja? Un visu laiku to aizmirst tie, kas virza kaut kādas sevišķi sliktas lietas. Ja? Jo mēs it kā redzam, ka viņiem dažiem it kā dzīves laikā neatnāk, bet viņas atnāk jebkurā gadījumā. Ja? Tas nozīmē, ka tev ir tiklīdz tu sāc domāt kategorijās, ka tu neesi tikai zemes būtne, ja? Un ka tie lēmumi, kāpēc šis spēles lauks ir uzbūvēts, ka tie tika pieņemti citā pasaulē, citā dimensijā. Ka šo visu, lai notiktu, tas spēles lauks, ir ļoti daudz, kas ir darīts, režisēts, organizēts, ja? Ir salikta, numeroloģija, astroloģija, kas tik te nav salikts kopā, lai tas ritenis ietu. Un, ja cilvēks par to vispār nedomā, kāds tad bija iemesls, kāpēc tā spēle ir palaista? Tad tas ritenis iet un kārtējā civilizācija vienkārši tiek noslaucīta ar kataklizmām, kariem, kā kuram sanāk. Ja? Un tas mērķis ir vienkārši apzināties, ka šeit var uztaisīt no tās zemes ilūzijas vairāk piemērotu vārdam paradīze, nevis tam, kas ir šobrīd. Šobrīd pilns ir memiem, ka mēs dzīvojam ellē, ja? Bet ellē mēs paši radījām. Un tiklīdz tā domāšana ir tāda, kā izprast, kāpēc tad vispār uz zemes es un kāds ir tas mērķis, ne jau nospēlēt šo te mazo teātri ar tām, tām zemes spēlēm. Tas nav tas mērķis. Tas lielais mērķis ir izaugt līdz tam, ka tu vari vadīt tos procesus pa īstam, saskaņā ar to visu, kas ir pasaulē. Ja? Var pateikt saskaņā ar Dievu, var pateikt saskaņā ar augstāko es, un tas nav tik sarežģīti, jo patiesībā to cilvēks zina visu laiku. Vienkārši vienmēr ir kaut kādi aizrautīgi sapņotāji, kas to visu pārvērš par kaut kādu dogmu, un visu sagroz tā, ka viens vairs nevar saprast, kur tad ir būtība. Ja? Un ja mēs
attālinamies no jebkādām dogmām un vienkārši paliekam pie operatīvās sasaistes ar to kvantu lauku, tikai tad mēs varam sākt pieņemt pareizes lēmumus. Bez tā tas nebūs iespējams. Mēs varbūt sarežģīti mēģināt to stāstīt, bet tas, ko mēs iepriekš runājam par visiem tiem strīdiem un tiem politiskiem, tas ir tāpēc, ka cilvēki nestrādā paši ar savu lauku, un to nemāca skolā. To nemāca nekur, to nemāca arī reliģijas. Ja neskait, protams, augstāko līmeni dažādās slēgtās grupās, kur, protams, ka tā informācija nekad nav bijusi slēpta, viņa vienmēr ir atrodama. Jā, viņa tūkstošiem gadus ir atrodama. Jā, mēs ņemam Šumēru. Te ir atkal tas pats stāsts, kur to var uzzināt. To var uzzināt, ja tu izlasīsi šo grāmatu. Nē, es grāmatu negribu lasīt. Jā, tad... Bet tā ir arī, tā ir atbildības uzņemšanās. Jā, runa visu laiku ir par atbildību. Arī tātad dzīve ir daudz lielāka atbildība nekā cilvēkiem stāst. Viņiem saka, ka viņiem vajag būt atbildīgiem, pret visu kaut ko viņam tur, pret pensiju, kurus noteikti... Esiet atbildīgi, maksājiet nodokļus, esiet atbildīgi ietas darbu, esiet atbildīgi, krājiet pensijai. Visu kaut ko šitādi. Un šitādi atbildīgi viss, kas saistīts ar naudu un materiālu. Tieši tā. Tātad viss ir uztaisīts tādā materiālā lietā, tāpēc, kad ego prāts ir radīts tieši zemes dzīves, izdzīvošanas tā daļa, kas cilvēkam ir tā zemes daļa, kas tiešām tā vairāk dzīvo smadzenēs. Jā. Tā nodarbojas ar tirgus lietām. Skaita naudu, plānotas materiālās lietas. Savukārt tās dzīves mērķis, viņš ir garīgajā pasaulē. Un to zina tā cilvēka nemateriālā daļa. Ja? Un pasaules liktenis, tad visas zemes liktenis mainās tajā brīdī, kad tieši šī te nemateriālā daļa pieņem lēmumus, kurien iet zeme. Bet viņi pieņem lēmumu no tā, kāda ir apziņas līmenis uz zemes, jo viņš ir redzams. Mēs neredzam viņu tieši, nevaram izmērīt, bet tā kā es saku, ja mēs mēģinām ieraudzīt to pasauli, nevis no kaut kādām tur ātomu un elektronu bumbiņām, kas mums zīmējam bumbiņas, vai ne? Mēs nesaucam tās par enerģijas laukiem, jo te viss ir tikai enerģijas lauki. Jā. Starp citu, par to biedrību, ko mēs runājam, Buļķis toreiz ļoti dabūja pa galvu no zinātniskās sabiedrības, ka viņš Šipo un Akimovu teoriju par torsionu laukiem sāka pārāk aktīvi, kā matemātiķis tur Latvijā stāstīt. Un viņam pateica, ka viņš ir atgājis no akadēmiskā, kā saka, drošā akadēmiskā pamata. Jā. Naratīvs nepareizs. Jā, aizgājis ir pilnīgi. Bet tas atklājums par tiem torsionu laukiem, tas mums bija pierādāms, tāpēc, ka tos varēja izmērīt, un tur bija noteikti aparāti, kas to rādīja. Jā. Vienkārši to jau runāja Tesla, kādus gadus 100 atpakaļ, jā, teiksim. No mūsu laika vairākās 100, bet viņš arī teica, ka elektrība neplūst pa vadiem. Jā. Tur viss ir tādas smalkas lietas. Viņš to arī bija pierādījis. Vienkārši tad, kad sanāca kopā lielie onkuļi un teica, kur tad ir nauda. Viņš teica, kā nauda? Reku lampiņu, tur lampiņu, nevajag vadas ne stabus. Te viņi pareiķināja, ka tomēr vadi stabi un visas pārējais maksās un varēs nopelnīt. Bet tas nav arī slikti, ka to dara, tāpēc kā? Cilvēkiem jau viss tas ir jādara, viss ir jāizmēģina. Jāaiziet tas cikls līdz. Cik, kā tu redzīji, Latvijā apziņa cilvēkiem, tā grupa, tā, kas varētu sākt, tā kā vēl to bumbu, jau beidzot nostāties un pateikt, jā, mēs esam sapratuši, mums ir jāmaina, bet ne jāmaina, vienkārši jāierauga, jāgrib ieraudzīt un jāvirzās tālāk. Pietiek. Tā ir bijis vienmēr. Jā. Tavu dvēseli un gars ir bezgalīgi. Viņai, mūsu mērogā, viņai nav ne sākuma, ne gala. Tātad tas ir kaut kas mūžīgs. Tikai ķermenis nav mūžīgs. Bet ķermenim ir milzīga nozīme paspēt dzīves laikā to saprast.
Jo tajā brīdī, daudzās filmās tas ir pateikts, ja? Tātad jebkura cilvēka zemes dzīves laikā pieņemtais lēmums par to, kas viņš ir, izpratni. Visu praktiski maina. Tas ir tāda solīšie, kas ir vajadzīga. Un šeit, man liekas, ir ļoti sabiedrība, tā sabiedrība, kas savā starpā komunicē un runā, ir ļoti atvērta šādām tēmām. Latvieši, mēs jau iepriekš, pirms raidījuma runājām par pagāniem ja, tad tas, ka mēs pieņemam, kad ir šīs enerģijas ir apkārt un kad viņām var sazināties un tik līdz mēs pieņemam, kad būtībā tas viss ir mēs paši, ja? Tad mēs katrs esam dieva daļa. Un mēs katrs esam režisori šai zemes spēlē un reizē arī aktieri. Ar to instrumentu, kas saucās iemiesošanās laikā, mums tā liela atmiņa ir noslēpta. Ja? Viņa nav pazaudēta, viņa ir noslēpta. Tikai ar vienu mērķi, lai zemes laikā mēs varētu ienest šīs garīgās vērtības materiālā pasaulē. Nav cita lielā mērķa dzīvē, kā ienest šīs vērtības. Nevis tā naudas dalīšana, kas ir ego prāta tā funkcija. Un spēle ap varu, ap naudu, ap seksu. Tās ir tādas zemās vibrācijas, dzīvnieciskais. Tieši tā, tas tās zemes daļa. Bet tas vienests nāk tad, kad tu lieto jau nākošo kategoriju. Ka tu arī tenī zemes dzīvē jau vari ienest tās garīgās vērtības. Regulāri bijuši vēstneši, kas par to ir runājuši. Ja? Visā vēsturē no šumēriem ir aprakstīts. Tie principi nav jauni. Ja? Tāpēc es mēģināju apkopot pašas vienkāršākās lietas tajā aicinājumā. Ja? Kad tik līdz mēs saprotam, ka jebkāda veida cilvēku nogalināšana, vienalga, kurā tas ir stadijā, ka tā ir šī tava paša, garu un citu tavu kolēģu garu uzdevumu neizpildīšana. Jo uzdevums ir šeit uztaisīt to paradīzi. Nevis vaidēt, kā te apkārt notiek. Nē, jāvēro un jāmaina. Tātad nevis tā pasivitāte, bet tā aktivitāte. Pirmkārt, tas nekad neattieksies uz visiem, jo nav tā, ka visiem cilvēkiem ir vienādi uzdevumi. Tā spēle ļoti kompleksa, ja, un arī tam iemiesotajam garam ir dažādas pieredzes. Viņš nāk ar kaut kādu Katrā pulkstenī ir savi zobratiņi, kas pilda savu funkciju, lai tas laiks ritētu uz priekšu. Bet tiklīdz mēs nosaucam tās lielās prioritātes, kad ir šis virsuzdevums, ienest tās lielās vērtības, kas ir raksturīgas tai nemateriālai daļai. Daļai par to reliģijas runā. Daļai par to runā arī šobrīd fiziķi, ja, kas sevišķi kvantu fiziķi, praktiski viņi vairums ir nonākuši pie secinājuma par informatīvo lauku, par elementāru daļiņa reakciju uz apziņu, ja, par kas mums ir pats svarīgākais, kā mēs šobrīd policijā varam sevi identificēt. DNS? Ja? Mēs domājam, ka tas ir ķīmiskā molekula. Nē, tā ir ļoti sena enerģētiskā struktūra, kura mūsu pasaulē atspoguļojās kā ķīmiskā sadaļa, ko mēs vienīgi varam tā tieši nolasīt. Bet aiz viņas ir, tā ir vesela struktūra. Un, ja izpēta DNS, tad tur arī gars ir. Tikai viņš nav tādās molekulās, viņš ir aiz viņām. Kā tad no vienas šūnas uzbūvēt ķermeni ar konkrētām īpašībām? Kā var no tās vienas sēklas, ja, izveidoties jau tās programmētās īpašības? Kāpēc tās dažādi, teiksim, kas tur pētīja? Pat vienkāršā valoda runājot, iesējot vienu ozolu zīlīti, izaug ozols milzīgs un vienkārši prātā šķiet kā. Ja? Bet tā ir tā informācija, kas sevi programma, kas sev realizē vislabākajā veidā. Un aiz viņas stāv šī nemateriālā daļa, kura ir tā programma.
Tā ķīmiskā daļa ir tikai tas, ko mēs varam mūsu realitātē redzēt. Bet aiz viņas stāv vesela sistēma, kas ir uzbūvēta tikai tāpēc, lai šī zemes dzīve būtu iespējama. Tā ir spēles lauks, ko mūsu pašu gars ir veidojis šo spēles lauku, lai mēs spēlētu pēc iespējas labāk. Bet sistēma ir tā, kas mūs vedina uz tām materiālām lietām. Un tur ir kaut citas intereses. Neteiksim, ka tās tikai cilvēku intereses. Tur arī savas spēles noteikumi. Bet cilvēkam ir jābūt spējīgam pārlektam pāri un ieraudzīt sevi kā visuma daļa, kā dieva daļa. Ja to nedara un pat nemēģina par to diskutēt, tad vienkārši tā spēle tiks pārtraukta vienā brīdī. Jā. Tad nevis aktīvi bruņoties un gatavoties karam, bet aktīvi gatavoties diplomātijai, iegūt zināšanas un iztikt bez tā apiet. Tas ir augstākais līmenis. Tieši tā, jo dzīvības nozīme ir tad, kad gars vai dvēseli, gars un dvēseli, ja tur es varu, kā es to esmu sapratis no tā, kad gars, kas ir tīri nemateriāla būtne, kuru mēs nekādīgi nevaram konstatēt, ja viņš ir garīgā pasaulē. Izveido speciālu struktūru, kas saucās dvēseli, kura apmēram 30% no savas, tās kompleksās jaudas, kas pievienojās šūnai ieņemšanas brīdī. Būtībā ošūnas apaugļošanas brīdī jau notiek, ir redzēt droši vien tas zipsnis, kas notiek ar ošūnu, kad spermatozoīds tiek cauri aizsardzībai, tad ir tāds zipsnis. Tas arī tas brīdis, kad iedarbojās, kad dvēseli zina, sākās apaugļošana un sāk veidot to programmu. Un tas ir bezgalīgi sarežģīts process. Mēs redzam tikai kaut kādas to materiālo sadaļu. Aiz tā stāv un tiklīdz cilvēks šīs kategorijās sāk domāt, viņam tā atbildība ir pieaugt. Viņš var sākt saprast, ko mēs te darām, ko mēs te gribam panākt. Mēs gribam tātad nenoniecināt dzīvības nozīmi, lai izpildītu šo te dievišķo uzdevumu, būtnī materiālā pasaulē un veidot šo materiālo pasauli. Nedalot valodās, tautībās, kultūrās, reliģiskās piederībās. Jā, tā vecā anekdote, kad cilvēki ir sadalīti tur tautās, kultūrās, reliģiskās piederībās. Nē, cilvēki ir sadalīti cilvēkos un idiotos. Un idioti ir sadalīti tautībās. Un tātad tu tajā koncepcijā mini tādu punktu, ka to jāsāk jau no bērna kājas, proti iekļaujot izglītības sistēmā. Kā tu to redzi? Kas būtu jādara? Ļoti vienkārši. Lai nebūtu dabaszinību pusgads un eksāmens. Jā. Pirmkārt, ir atvērt vietu diskusijām šai tēmai. Nevis tā, kā līdz šim šobrīd tūlīt, jau tagad, tik līdz šis klips izies, jau sāks folija cepurītes komentāros, noteikti būs uzīmēts un vēl kaut kas. Ja. Tātad cilvēki ļoti uztraucās par to, lai viņam nebūtu jāmaina viņa pasaules priekšstats. Un vecāki noteikti negrib, lai bērns mainītu savu pasaules priekšstatu atšķirību no viņa, jo tad būtu viņiem bīstami. Tad viņš sāks runāt pretī un neklausīs. Tāpat arī valsts attiecībā pret tautu grib, lai sistēma saglabājas. Viņi šito viņi pazīst. Mums ir visi, kā saka, rokturīši, kur kaut ko pagriezt, regulēt vai vienalga. Tur slaucamā sistēma, tur kaut ko noslaukt. Ja. Visi pazīstams, te kaut kas nevajadzīgs. Ja. Un katru reizi tas nevajadzīgais izpeld ārā. Ir kaut kāda laika, kad dedzina sārtos, tie, kas tur nevajadzīgi runā, ir visādi laiki. Ir Rikāri daļa tā bijuši, ka kāda grupa ir sākuši nevajadzīgi kaut ko runāt. Ja. Bet priekš tā tie spēles organizatori apmēram, 12,000 gadus būtībā sabiedrība bija tādā pašā līmenī. Tātad pilnīgi vienalga, vai tur
karoja ar mietiem vai ar zobeniem, bet tie bija diezgan vienkāršas lietas. Ja? Tātad lielu skādu nodarīt tomēr nevarēja. Jā, tur ir visādi vēl stāsti par to, ka bija arī citi ieroči, bet nesaistīsim to zemes civilizāciju. Un pēkšņi 200 gados ir tātad nevis 12,000 gadu laikā vien lielāk, tur tvaika lokomotīvas, 1000 gadus jau brauc tvaika lokomotīvas, tur kuģi lielāk, ja? Nē, tas ir 200 gados. Vai tad tiešām nevar tā iedomāties, ka šis ir tas izšķirošais brīdis, kad bija nepieciešama tehnoloģiskā civilizācija, lai cilvēki varētu viens otru informēt, lai viens otru satikt. Ja? Jo, 500 gadus atpakaļ, kad kaut kādi konkistadori kaut ko tur atrada Dienvidamerikas kontinentā, lai nonāktu līdz karalim tā ziņa, tad tur varētu būt ļoti ilgs laiks paiet. Ja? Un atpakaļ ziņa tāpatās. Tas tā kā šobrīd mēs ar Voyagers, kas mums ir aizlidojis kaut kādu vienu gaismas dienu. Ja? Mums vajag veselu dienu gaidīt, kamēr gaisma aizies līdz viņam un kamēr atnāks atpakaļ. Ja? Tad mums ir šobrīd praktiski komunikācija katram ar katru. Attiecīgi, tehnoloģija dod iespēju cilvēkiem beidzot viens otru pātrinātā veidā ieraudzīt, uzzināt, analizēt. Bet redziet, atkal slēpjas, vai tas slēpjas vai neslēpjas. Tomēr risks un kā to varbūt pieņem zināšanai par to, ka arī šīm tehnoloģiju izrāvienam ir savs režisors, kas režisē, kā jūs drīkstat vai nedrīkstat komunicēt. Tas ir nieki. Cilvēki nesaprot savu spēku. Katram cilvēkam, ja viņš sevi apzinās kā dievišķu būtni, viņam ir pilnas, pilna aizsardzība savu darīt. Jā, ir pretestība, tāpēc, ka otram cilvēkam arī ir tāda paša pilnas tiesības. Bet ir šī demokrātija. Ja kritiskais apjoms pieņem lēmumu, ka viņi pieņem koncepciju, veido šo stāstu tā, kā viņi to redz, tad mainās visa pasaule, pieskaņojās. Te bija tas piemērs ar to Jose Alguares, kuru vairāk varbūt specializēta sabiedrība zina, bet tā, ka viņš izveidoja harmonisko konverģenci 87. gadā, praktiski pāris gadu laikā sabruka Berlīnas mūris, Padomju Savienība, un viens no scenārijiem tika izslēgts. Tāpēc, ka viņam izdevās apvienot 144,000 apzinātu cilvēku, kur faktiski kopā ar savu komplekso būtni pieņēma lēmumu, ka tas apokaliptiskais scenārijs nav nepieciešams, ka var citi ceļi cilvēks iet. Jo, ja būtu saglabājies tas pretnosacījums ar Savienību, Padomju Savienību toreiz, ja, tur vēl bija ar Ķīnu, vēl tur, kas tur klāt, ja, tas atomkarš varēja būt. Visi zināja, ka bija, nezinu, tagad ir uz pusi mazāk, man liekas, tās atombummas, bet tad bija nenormāls skaits. Ja, tad pašiznīcinās scenārijs pastāvēja, un viņam nebija jānotiek baigi apzināti un ar baigo vēlēšanos. Tu to iepriekš minēji par vienkārši cilvēku raksturīgo kļūdu vai nejaušību vai neuzmanību. Jā, tieši tā, jo ir tā, ka, ja kāds, mēs to Bulgākavu savstarpējās sarunās arī pieminējām, nav jau tā, ka viss ir saplānots. Ja tu ej pa sarkano, kad iet mašīnas, diezgan liela iespēja, ka tev neizdosies visi jau pāriet. Ja tev kāp kalnos, arī ir diezgan liela iespēja. Vai tu brauc ar motociklu 340 km/h par Jūrmalu šosei, ir liela iespēja, ka tas nebūtu piemērots šai vietai un laikam. Ja? Tā kā, ir šie cilvēki izvēles riski. Tas nav viņa liktenī ierakstīts, ka viņam jāmirst tajā vietā un tajā laikā. Nē, tas ir viņa zemes prāta izvēle, un viņš tā grib. Un tas tiek respektēts. Bet vienmēr pirms tam intuīcija, kas ir gara balss, vienmēr ir devusi kādu signālu. Nav uz pasaules cilvēku, kurš nebūtu saņēmis kādu garīgu raksturu signālu. Pilnīgi vislielākie materiālisti visi ir saņēmuši vai caur sapņiem, vai caur kaut kādu vienalgu. Vai viņi kādreiz ir pagriezušies tajā brīdī, lai ieraudzītu kaut ko citu, nav kaut kur, vai nav iekāpuši uz Titaniku, vai nav braukuši ar Concorde. Vai nokavē lidmašīnu. Tieši tā. Tad tu paklausi intuīcijai, un ja tas nav tavs, ja, ir arī tā anekdote, kad arī, ir arī pretējais, ja, kad ir,
ir jāiet nāvē arī kādreiz, jā, bet to parasti, tur ir pārāk daudz instrumentu. Ja cilvēks galīgi taisa kaut ko nevajadzīgu, tad ir, garām ļoti daudz instrumentu, kā to nevajadzīgo darbību var pārtraukt, jā. Bet nevajag mums uzreiz, uzmesties uz kaut kādiem, ultra zināmiem cilvēkiem, kuri, teiksim, ir nodzīvojuši gandrīz pilnu mūžu un sataisījuši pasaulē liels ziepes. Viņi ir devuši lielu mācību. Pēc pēdējā kara lielā, cik gadus nav bijis karš, un arī šodien vēl tie ir lokāli konflikti. Tātad mēs jau esam stadijā, un tās pašas harmoniskās konverģences rezultātā, kurā tie, Bībelē arī minēts 144 tūkstoši. Tad tas ir diezgan izšķirīgs skaitlis, kurš iedarbina lielos plānus, kurš var mainīt lielos zemes plānus. Ja? Mēs pat Latvijā varam atrast 144 tūkstoši pietiekuši garīgu cilvēku, kuru noteiktā brīdī var šo lēmumu, manifestēt. Ja? Tad mēs varam būt arī pasaules piemērs, kā to izdarīt. Un tāpēc tik ļoti aktīvi tiem, kam to nevajag, cenšas visu laiku ievilkt tādīs lētajos kašķos, it sevišķi tādīs ik pa 4 gadiem uz tādu lētu tieši Latviju. Un tieši mūsu tautas reģionā dzīvojušās. Mums vienkārši dzenā ar tām pašām metodēm, bet mēs katrai ir savs, tas kultūras projekts. Ja? Cilvēki ir pilnīgi visi ir vienādi. Ja? Tas ir viņi sastāv no šūnām, viņiem ir kaut kur, laikam, 110 triljonu DNS vienības, kur savā starpā sazinās, ja viņiem tur noteiktā, komunikācija, ja citādi, kā tas ķermenis. Tik līdz dvēsele aiziet, nākošā sekundē sākās degradācija. Tūlīt ķermenis izslēdzās. Tas nav tā, ka, tik līdz atdalās šī te garīgā sastāvdaļa, sākās trūdēšana. Momentāli. Nav vajadzīgs. Ja? Dvēsele, kā aiziet, viņi pat nezina, kur tas ķermenis paliek. Tas nav svarīgi. Tāpēc, ka tā ir tikai, skafandrs, ja? Vai nav kā tur nosaukt, avatars. Ja? Avatars smuki parāda to, kā var pārlikt. Starp citu, pirmā daļa, pirmā sērija Avataram, kur bija parādīts, kas man šķiet tajā filmā ļoti labi uzsvērts, ir tieši par to informatīvo lauku, kur katrs cilvēks, katrs, protams, avatars var pieslēgties caur savu garu, iegūt informāciju, vai sevi dziedēt, vai kaut kā šādā veidā. Bet, kas ir stulbi, tas, protams, amerikāņi atkal sabojā filmu, kad beigās, pašas filmas beigās, tie paši avatari stāv ar amerikāņu automātiem un pavada tos pašus amerikāņus. Proti, labi, tā ir komercija, bet tā ideja par piekļūšanu informatīviem laukam ir filmās, grāmatās, viņi ir visur. Tātad tie, kas grib dzīvot tādī, tādī ilūziju priekšstatā, viņi cīnīsies pretī jebkuras jaunas atbildības uzņemšanai. Ja? Jo, teiksim, mums ir izaudzināta vesela paudze, kas māk tikai aplaupīt otru. Ja? Es godīgi teikšu, padomu laikā pat tā nebija. Ja? Un viņiem pieņemt, ka viņi par to ir atbildīgi, viņiem tas ir diezgan, varbūt pat ļoti smagi to pieņemt. Tā viņi uzskatīja, ka vajag vienkārši, cik mums 300,000 cilvēkiem šeit atņemt dzīvokļus, izdzīt no mājām, aizdīt uz īriju. Viņi tos lēmumus pieņēma. Un ja viņiem tagad ir jāapzinās, ka tas ir bijis pretēji viņa gara, morāls uzskatiem, ka to viņi pieņēmuši ar savu zemes apziņu, savā zemes interesēs, tikai tirgus interesēs. Tas ir tāpēc, ka šīs zināšanas netika dotas uzreiz, un tagad jau to izmainīt nevar. Tāpēc jau ir tik svarīgi to koncepciju paralēli turēt esošajām mācībām. Ja? Ja es pieņemu, ka teiksim, visi, kas ir kaut kādā dogmatiskā ietvarā, vienalga, vai tā ir zinātņu akadēmija, vai tā ir katoļi vai musulmaņi, ja, viņiem ir kaut kāds dogmatiskais ietvers. Viņi ļoti negribīgi pieņems, bet tiklīdz viņi sapratīs, ka tas nav pretrunā ar to, un zinātne pamazām sāk saprast, ka teiksim tā, tās visas garīgās struktūras nav pretrunā ar zinātni nekādā veidā, tas ir otrādi. Tas ir pamats zinātnei. Ja.
reliģija būs grūtāk, jo tur ilgāk ir trenējušies teiksim, to savu līniju turēt. Ja? Jā, bet vēsturiski, ja mēs šobrīd neiesim tik dziļi, bet vēsturiski tieši arī dažādas reliģiskās organizācijas augstākajā līmenī bija tie, kas sponsorēja, atbalstīja zinātni un deva viņiem to grūdienu. Tas jau nav nekāda pretruna arī reliģijā zinātni no tāda viedokļa. Mēs jau nemeklējam jaunas pretrunas. Mēs runājam par to, ka ir jābūt tai apvienoties šai teorijai. Un kad ir pienācis laiks, lai viņi būtu iespējami. Un pilnīgi varbūt droši pateikt, ka visur pasaulē ir grupas, kas runā šīs pašās kategorijās, kā mēs tagad. Vienkārši viņas joprojām nav centrālo televīziju virsrakstos vai apspriešanās, jo tas traucē darīt to, ko viņi ir pieraduši darīt. Bet tas nenozīmē, ka tas nav jādara. Tas nenozīmē, ka kaut kas nav jāsāk, un tas nenozīmē, ka tas nav jāsāk šodien. Jo to, ko es tur sarakstīju, tās pāris lapus, kā jau teicu, tas izveidojās no saprastām, varētu teikt, senām tēzēm par dzīvības nozīmi un par cilvēka pamatu uzdevumu. Tas ir aprakstāms 3 rindkopās. Tur nevajag vienkārši, lai strukturētu, prasās kaut kādas pāris lapus. Varam pieminēt arī to pašu veco anekdoti, kad nedaudz par ziloņiem britu enciklopēdija 12 sējumi 5 cm biezumā, vesels plaukts ir. Tad amerikāņiem ir burtnīciņas uz 10 lapusēm, viss par ziloņiem. Ja? Tad man ir tā amerikāņu versija, kad es mēģināju 3 lapusēs ielikt viss par ziloņiem. Ja kādam ir vajadzīga zināšana, tad lūdzu, ir taču tie grāmatplaukti. Ja? Ne tikai grāmatplaukti. Tas galvenais informācijas avots, jo cilvēkam ir viņa paša gars. No kurienes komponisti uztais savas kompozīcijas. No kurienes dzejnieki raksta dzeju, no kurienes mākslinieki zīmē, no kurienes arhitekti izdomā. Tieši tā. Tas viss ir. Sapcīt ļoti smuka tika aprakstīta arī atkal Holivudas tā versija par to salu. Ja? Ka taisīja klonus, ja? Un kad gars sāk piesaistīties klonam un nācās ka viņš sāk zīmēt tos dizaina kuģus, ja? Un kā tur gāja, kad satika to, beigās tas klons palika dzīves un tas kā saka, ja, jo garam nav svarīgi. Ķermenis ir tikai instruments. Ja viņš redz identiskas smadzenes, viņš var piesaistīties. DNS ir tas pats, jo DNS nosaka piesaistīšanos. Ja. Ir tur arī nianses, ir arī visādas vēl citas spēles, kādas tur ir. Bet, kopumā. Un tad atgriežamies pie tā, es tur pieminēju to Jose Alguares. Ja. Toreiz viņam izdevās, nezinu, viņš pats līdz galam apjēdz, kas viņam sanāca, bet tas bija tas šāviens tādā kvantu laukā, kad davai citu pasaules scenāriju uztaisam. Un tad no 87. gada līdz šodienai ir šīs informācijas tehnoloģijas, ir instrumenti, lai cilvēki varētu savā starpā komunicēt. Ne tikai pārdot, to, ko viņi pārdot. Ja? Un tas nekas, kad to, man liekas, ir vēl arī grāmatās aprakstīts, ja, kad tik ne tādā pašā Bulgākovā tas spēks, kas vienmēr ļauna vēl, beigās, es negribu dzejas vārdus izgudrot, ja, beigās izdara labi. Ja. Tā apmēram. Un, jā. Paldies tev liels par šo sarunu, par ievadu šai koncepcijā. Ar tavu atļauju mēs viņu nopublicēsim arī komentāru sadaļā, kur cilvēki varēs viņu lejuplādēt un paši izlasīt viņu pilnā apmērā. Tieši tā. Un kāds uztver labāk lasot, kāds lai viņi raksta galvenais. Lai viņi raksta. Priekš tā es Facebookā uztaisīju atsevišķu tādu sadaļu vienu ar domu par rītdienu. Būtu labi, ka būtu... Viņi tā arī saucas grupa ar domu par rītdienu? Tāpat nav grupa, tā tikai šobrīd, vēl viens vietne, teiksim, jā. Var atrast šādu domu par rītdienu. Bet ir vajadzīga šī diskusija. Vismaz ar tiem cilvēkiem, kas saprot šo te uzbūvu. Šis nav gala variants, tad viņš ir papildināms, uzlabojams. Viņš nekad nevar būt gala variants. Vai ne? Bet tas ir ceļš, un ja pie šie ceļi pieķerās, viss mainās. Pietiek ar šo ceļu. Jo vispār jau dzīve tikai ceļš. Ja?
Mums nevajag galvu variantu. Mēs nekad nevarēsim izskaidrot, kas ir Dievs, jo viņš nav mūsu dimensijā. Mēs nevaram ar materiālās pasaules to kompjūteru, kas mums ir galvā, iedomāties lietas, kādas ir garīgajā pasaulē. Viņas ir savādākas. Tad mēģināt viņas izskaidrot nevar, jo viņas ir savādākas. Bet savukārt materiālā pasaulē mēs varam tuvināt to, kas mums nāk no tās garīgās puses. Mēs varam tuvināti ienest tajā materiālā pasaulē. Tas ir tas mērķis. Un tad arī mainās politika, tad mainās labklājība, tad mainās attieksme pret karu, pret visu, ko es tur aprakstīju. Ja? Un parādās atbildība. Ja? Un pats briesmīgākais priekš tiem, kuriem materiālā pasaulē liekas dzīvojam vienreiz un vēl kaut ko tam līdzīgas, es joprojām vēl redzu kaut kur izsakāmies. Ja? Bišķi sarežģītāk kļūst, bet daudz interesantāk. Jo tu tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, ka tu neesi vienkārši iemests šajā materiālā pasaulē, bet ka tu esi jau daļa no tā visa, no tās vājprātīgi neizmērojamās no visuma, ka tu esi daļa no visuma un ka katra tā darbība tur atspoguļojās. Vai tad nevar sākt citādi to atbildību uztvert? Daudz punkts. Paldies tev liels par sarunu. Dargie skatītāji, arhitekts Dainis Vītols bija aktuāls intervijas viesis. Aprakstā noteikti varat lejuplādēt šo koncepcijas, ideoloģijas aprakstu. Un atkal atgriežamies pie Bulgakova šodien sarunu otru reizi. Jā, cilvēki ir mirstīgi. Diemžēl žēl tikai, ka dažkārt pat ļoti pēkšņi. Tādēļ izmantosim sev atvēlēto laiku liederīgi, diskutējam, rakstiet komentārus un uz tikšanos jau kādā no nākamajām sarunām. Uz redzēšanos!